Labdien! Esmu ārkārtīgi priecīgs būt šeit un nedaudz dalīšos savā pieredzē un savās praksēs, ko jau vairāk kā 5 gadus mēs aktīvi darām. Sākotnēji, protams, ar jauniešu koru balsis. Tas viss sākās Covid laikā vēl, ka mēs domājam, kas ir tā cilvēka daļa, kas nekādīgi nevar pieskarties tai lietai, kas mums ir svarīga, dziesmu svētki. Un tad mēs sapratām, ka ir cilvēki, kas ar dzirdes traucējumiem, nedzirdīgi cilvēki, ir dažādas tās pakāpes, dzirdamības, ir cilvēki ar dzirdes pieredzi, ir cilvēki bez dzirdes pieredzi. Un tad mēs domājam, jāizaicina sevi un jāizaicina pieejamību un kaut kas jāmēģina izdarīt. Un tad pirmais, ko mēs iesākām, bija balsa zīmju valodā, jau Kristīnas pieminētais. Un tie bija pirmie trauslie mēģinājumi uzrunāt nedzirdīgo sabiedrību. Un mēs gribējām kaut kādā veidā dot iespēju ielausties kormūzikā. Kas principā kā žanrs jau zināms, kas ir diezgan daudzbalsīgs, nevienmēr melodija ir skaļākai balsī. Man liekas, viens no grūtākajiem vispār mūzikas veidiem, ko var kaut kādā veidā iztulkot vai padarīt dzirdamu cilvēkam dzirdes traucējumiem, jo viņam nav konkrēta ritma, viņš ir diezgan plūstošs. Bet mēs domājam, ka ir vērts mēģināt. Un pirmās atbildes bija no organizācijām tādas, ka jā, labi, tā kā parasti tur tas mazais akvārijas stūrītī, un tad, ja vēl teksts būtu, pavisam labi. Un tad mēs domājam, vai tiešām tas ir viss, ko var izdarīt, vai tiešām nav kaut kas vairāk, jo mūzika jau nav tikai saprast tekstu. Mūzika ir to piedzīvot, sajust, izjust, emocionāli piepildījumu gūt pēc katra muzikāla priekšnesuma vai pēc koncerta. Tā kā jau minēju, tas bija tas tā kā Covid laiks, tad vai kopā mēs nevarējām sanākt arī kā kori, tad mēs uztaisījām vizualizācijas 11 jau kora balsis ierakstītām dziesmām. Katru savā stilā ar Juri Joneli kopā izdomājām kinētiski un visādi iesaistījām arī zīmolotus tulkus, Elzu Veismani un tagad Āriņu. Un tad kopā radās 11 videoklipi un tas bija kā eksperiments vispār saprast, vai tam ir kaut kāda jēga. Un tad, kad jāņem vērā arī tas, ka to cilvēks varēja baudīt tikai vienatnē ar ekrānu, jo publiski pasākumu nebija. Un tad, kad mēs dabonām kādas atsauksmes, tad ir, piemēram, 60-gadīga kundze, kas ieraugot Krauklīti sēž Ozolā video, kas bija izveidots kā karaoke ar lieliem burtiem, sāk dziedāt līdzi. Viņa nav runājusi 20 gadus kopš mirkļa, ka viņa zaudēja savu dzirdi. Tas nozīmē, tas ir cilvēks ar dzirdes atmiņu. Ir skaidrs, ka viņam tās atmiņas nostrādā tādā mirklī, ka viņš redz kaut ko atpazīstamu. Vai arī, piemēram, bērna dzirdes traucējumiem sāk vērot, kur tu teici gailīti, Gatu Šļūkas zīmējumā, kas ir arī kordziesma un seko līdzi un grib noskatīties vēlreiz. Vai Raimonda Paulines Zanders Venta un Ivars, kas nekad mūžā nav dzirdējis, emocionāli asarām pilnām acīm saka, ka tas bija fantastiski. Mēs sapratām, ka tam ir jādod kaut kāda nākamā iespēja, un tad mēs sākām veidot koncertus. Pirmais koncerts lielais bija tāds, ka ir Mežaparka estrāde, Kokara zāle, protams, jādzied dziesmu svētku repertuārs, 20, man šķiet, 1. gads. Repertuārs jau bija vai 2. Virs kora milzīgs ekrāns. Ekrāns sadalīts 2 daļās. Ir diriģenta, video tūplāns, tors un zīmolots tulks tieši tāpat blakām. Un tajā reizē mēs sadalījām zāli, bija uzaicinājumi apmēram 120 cilvēku atnāca ar dzirdes traucējumiem, kas bija viena no retām reizēm, ko mēs īpaši aicinājām cilvēks. Pēc tam mēs vairs neaicinām īpaši, mēs vienkārši nodrošinām iespēju vienmēr cilvēkam dzirdes traucējumi būt mūsu koncertos, jo viņam tur vienmēr būs ko darīt. Un atsauksmes izcilis, jo cilvēki daudz bija vispār pirmo reizi uz koncertu. Un aplausi nerima ļoti ilgstoši. Mēs saņēmām aplausi, kas arī jauniešiem korim bija ļoti tāds lielisks piedzīvojums. Un interesanti bija tas, ka pēc vārdiem
nedzirdīgo auditoriju skatījās uz Elzu pastarpināti, bet, protams, visas emocijas viņi zaga no diriģenta, ja tā var teikt. Jo, protams, kad mēs abi strādājam ar manuālo tehniku, gan zīmolots tulks, gan arī diriģents. Mēs ar rokām darbinam lietas vai kļūstam saprotam citiem. Tā kā tās tehnikas ļoti līdzīgas, bet tāpat laikā atšķirīgas. Un tad, protams, mēs pie tā neapstājāmies, mēs sapratām, ka tas ir jādara, un tagad arī, ja jūs kādreiz tirgojat biļetes biļešu paradīzē vai, es nezinu, kā citās tirdzniecības vietās, jūs vienmēr varat, ja jūs ir kāds nodrošinājums ar zīmolotu tulku, tad arī viņi praktizē ikoniņu zīmolotu tulku, kas tagad ir pieejama, kas agrāk varbūt arī nebija. Tad nākamais, ko mēs izmēģinājām 23. gadā Hanzas peronā, citāts. Tāds pats koncerts mums bija arī pavisam nesen tikko. Toreiz tas bija grupa Sigma. Šogad tas bija kopā ar Gustavo, kad mēs arī likām tulkiem repot. Mierīgi var. Un tad bija tā, ka mēs sapratām jau pēc tā pirmā koncerta, ka tu nevari zīmolotu tulku vai informāciju nedzirdīgam cilvēkam likt kaut kur malā. Viņam jābūt ir skatuves vidū, viņam jābūt ir scenogrāfijas sastāvdaļai. Jo citādi tā dalītā uzmanība vienkārši nav jau iespējams baudīt to visu notikumu, ja tev ir jādala viņu. Un tad mēs izdarījām gaismā speciālu eksperimentu, un tas bija arī pirmais eksperiments mēģināt, kā varētu nodrošināt to, ka tulks nemaz neatrodas tajā telpā. Pirmais eksperiments vēl pa vadienu, bet mēģināt nodrošināt attālināto tulka darbību koncertā. Un tas izdevās lieliski, jo tikai pie 4. dziesmas publika saprata, ka tas tulks, kas ir uz skatuves alta balsīs, tieši otrajos altos, ir nevis dzīves cilvēks, bet ekrāns. Protams, to mēs varējām izdarīt ar gaismas palīdzību, savā ziņā apmānot auditoriju, bet tas bija speciāls eksperiments saprast, ja tu labi integrē zīmolotu tulku, viņš kļūst par priekšnesuma sastāvdaļu, viņš kļūst par mākslinieku uz skatuves tieši tādu pašu kā jebkurš, kurš tanī mirklī rada mūziku. Jā, un tas bija veiksmīgi arī saprast to, ka to var darīt attālināti. Un dabīgi mēs vēl eksperimentējām dažādos veidos, piemēram, Ziemassvētku koncertos apzināta kļūda tika speciāli radīta, lai tiešām pārbaudītu, vai tā drīkst darīt vai nedrīkst, ir skaidrs, ka nedrīkst. Ko mēs izdarījām, mums bija 2-daļīgs koncerts Magdalēnas baznīcā Rīgā, kur pirmajā daļā kors dzied no balkona. Mēs neiedalījām konkrētas vietas publikai, bija brīvas izvēles sēdam vietas un nabaga zīmolotu tulku nolikam priekšā, jo visi publika sēž uz skatu uz altāru, kors ir aiz muguras, un galvenais aktieris kļūst tulks. Un arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem, viņi saprata, ka viņi ir apsēdušies tur, kur viņi neredz tulku. Viņš sēdēja kaut kur aiz staba vai kaut kur, jo mēs speciāli vietas neiezīmējām. Un arī tulkam ļoti izteikts diskomforts vienkārši kļūt vienam uz skatuves, jo īpaši, piemēram, Ziemassvētku koncertā, kur tev ir garīgā mūzika un 90% no tās nav tavā dzimtajā valodā. Jo atceramies, ka zīmu valoda katrai valodai ir sava, ir latviešu zīmu valoda un visām valodām ir zīmu valodas. Nav tādas unificētas. Ir tāda izdomātā, tāpat kā ir arī esperanto, kuru visi zina, ka tāda agrāk bija, bet neviens nelieto. Tagad to pārsvaru aizņem angļu valoda, aizvieto pasaulē. Tad zīmoloda ir unikāla katrai valodai sava. Un kopš 60. gada, kopš kura gada mums laikam Latvijā tagad arī, ka zīmu valoda ir reāli reģistrēta valoda. Tas nav tikai tāds tulkošanas pakalpojums, tā ir reāla valoda, par ko ir ļoti liels prieks, ka Latvijā tā ir. Tā kā mēs eksperimentējam ļoti daudz dažādi, un ir pilnīgi skaidrs, ka šis nestrādā. Otrajā daļā, kad kors bija priekšā un zīmolots tulks arī turpat blakām, tad bija daudz labāk. Un tad vēl mēs veidojam koncertu arī vēl sarežģītākā situācijā, kas bija baseinā. Viens koncerts bija, ka klausītājiem nebija ierādīts vietas, bet aiz kora bija 2 lieli ekrāni, gan ar tulku, gan ar diriģentu. Un otrajā reizē mēs darījām tā, ka mēs ierādījām vietas cilvēkiem dzirdes traucējumiem, pa ceļam
bija ekrāns ar tulku, tad varēja redzēt arī kori un arī varēja redzēt diriģentu. Protams, ka tā pirmā reize bija efektīga dzirdīgiem cilvēkiem, savukārt noderīga bija otrā reize nedzirdīgiem, jo viņi varēja ar vienu skatīšanās leņķi redzēt tulku un izbaudīt arī visu koncertu un visu norisi. Un, ja tā no prakses arī, protams, ka apskaņoti koncerti ir nedaudz efektīgāki, jo vēl, protams, nāk līdzi skandu radītās vibrācijas gaisa, kas bieži vien ir spēcīgākas nekā tikai cilvēku vai mūzikas instrumenta radītā vibrācija. Tā kā tā ir tā lieta un vieta, kas arī daļai palīdz šai uztverē. Tad izmēģinājām arī Kuldīgā, nodziedājām kantātu Dievs tev zeme deg. Elza Āriņa zina no galvas visu kantātu, parādīt zīmu valodā. Tas ir vienkārši unikāli. Un mēs uzrunājām nedzirdīgo sabiedrību tur, un mums atnāca 9 cilvēki, kas lielākā daļa uz koncertiem mūžā nav bijuši. Un mēs arī apzināti viņus nolikām balkonā, kur viņiem priekšā, tā kā es jums tagad ir Elza, tad ir diriģents un tad ir koris. Un vienkārši tas strādāja lieliski, tāpēc, ka tas emocionālais pacēlums caur tulkiem, tā pārnese, jau bija pavisam citā līmenī. Un tā ir tā lieta, ko es arī gribu minēt, ka tas ir tāds tā kā arī tulkiem, zīmolodas tulkiem izaicinājums iemācīties kļūt par māksliniekiem uz skatuves, nevis būt tikai tādam tā kā, informācijas nesējiem. Tas ir tieši tāpat kā jebkurš mūziķis. Ja tu redzi, tev ir rakstīts notis, ja tu tām nepieliec klāt savus emocijas, tad tā ir nevis interpretācija, bet noši pierakst tulkošana no skatuves. Arī jebkuram mūziķim tomēr primāri ir saprast to, kas tur ir rakstīts, nošu materiāli vai tulkam saprast vārdus, bet spēt to pārnest emocionāli uz klausītāju un radīt notikumu, radīt piedzīvojumu. Mēs izmēģinājām šo pašu arī Jāņu baznīcā Rīgā, arī kantāts koncerts bija. Tur tas nostrādāja vēl labāk, jo mēs publika, ja jūs Jāņu baznīcu zinat, parasti ir lejā un kors ir pie ērģelēm, tad šeit ērģeļu tuvums ir tik liels, ka principā tu sēdi ērģelēs. Un bija arī ārvalstu viesti, kas nesaprata latviešu valodu, zīmju valodu no Lielbritānijas. Tad šis bija tāds neapskaņotas mūzikas visaugstākais punkts, ka tiešām nedzirdīgi cilvēki koncertā varēja izbaudīt ērģeļu radītās vibrācijas paralēli tai noskaņai, ko rada koris, ko rada balss un arī zīmju valodas tulks. Tā kā tā tuvība skaņas avotam tomēr palīdz. Un tad arī, varbūt jūs jau noteikti esat redzējuši, es jau pieminēju arī Juriju Oneli, tad 23. gada dziesmu svētkos bija arī Latvijas Republikas himna, tika atskaņot zīmju valodā. Protams, tur bija zinām polemika un zinām cīņa, jo tas bija zīmolots tulku koris, un nedzirdīgo sabiedrība bija diezgan pret, jo kāpēc tur nav nedzirdīgo koris, kāpēc tulki pārstāv nedzirdīgos, un šāda te veida sarunas vienmēr parādās un notiek, bet ir ļoti ar lepnumu var teikt, ka tagad ir mums arī nedzirdīgo savienības koris, kas aktīvi darbojās, kas praktizē, un ja jūs organizējat koncertus, lūdzu nodarbiniet viņus, jo viņiem vajag palīdzēt ar to, viņiem jājūtās vajadzīgiem, jo tas piedzīvojums ir ļoti foršs ar viņiem. Viņi gan izmanto, protams, ierakstītu mūziku vai arī dzīvo mūziku, bet tas ir notikums vienmēr, un mums arī Ziemassvētku koncerti pagājušajā gadā bija Balsīm Anglikāņu baznīcā, kur mēs uzaicinājām zīmolotus nedzirdīgo kori, kopā 20 cilvēki. Un viņiem jānodzied otrajā daļā tikai 2 dziesmas kopā ar mums. Ja? Un, mēs izdomājam, pirmo daļu, viņi teica, ka mums ir 3 koncerti. Pirmo koncertu viņi grib būt tur klāt, apstīties, kā tas viss notiek, un beigās tad ir 2 dziesmas, otrās daļas beigās, kur nedzirdīgo koris ir priekšā, viņus diriģēja Brigita, kas ir zīmolots tulks, bet jau arī nedzirdīgo kori diriģenti. Un tad
Protams, ka arī visi koristi iemācās zīmju valodu, kas ir lieliski, un šeit jāņem vērā arī, kur pirms tam minētie koncerti, visi uz ekrānu, ļoti daudz arī dzirdīgie, mēs vienmēr taisam aptaujas, augstu novērtēt to, ka viņi var iemācīties vismaz dažus vārdus zīmju valodā. Jā, tā kā tas tajā virzienā arī darbojas, bet tad pie Ziemassvētku koncertu, un mums sarunāts, tā nākamajos koncertos nākt uz otro daļu, ko jūs tur sēdēsiet uz skatuves pirmajā daļā, jums nav tur uzdevumu. Visi nāca arī uz otro koncertu, visu pirmo daļu sēdēt, jo tas piedzīvojums būt kā māksliniekam uz skatuves, nedzirdīgam cilvēkam un piedalīties koncertā, tas bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Un tad mums parasti nakts koncerts, kas ir 23. Uz to, protams, sākotnēji bija pieteikušies 8 tikai nedzirdīgie, bet pēc šī otrā koncerta bija atkal visi. Un atkal bija uz visu koncertu, jo ja tu vispirms domā ar prātu, tad viņiem nelikās, ka viņiem gribētos būt uz visiem 3 un vēl kur te vēl naktī tur uz Ziemassvētku koncertu, bet tad tā sajūta, ko tu vari iegūt, tad tā bija tā, kas viņus noturēja tur arī visas 3 reizes. Jā, un tad, protams, kopumā mums ir jau kādas 12 dažādas koncertu programmas, kas ir pieejams cilvēkiem dzirdes traucējumiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, un šeit ir vēl, mēs gājām soli tālāk, ko mēs tagad arī praktizējam, ir tas, ka, jūs jau zinat, mūzikā jau nav vienmēr vārds. Ir instrumentāla mūzika, ir ievads, starpspēle, daudz kas, kur teksts vispār neparādās, ko darīt zīmolots tulkam. Un tad mēs arī esam izveidojuši sociālo uzņēmumu, kas tieši ar to nodarbojās un sadarbībā ar Rīgas domi un SEB banku arī esam saņēmuši grantu. Mēs tagad veidojam tādu attālinātās tulkošanas rīku, ko var jebkurš izmantot jebkurā vietā. Tulks ir savā mājā un norises vietā viņš ir redzams. Ja mums viss veiksies, tad es ceru, ka jums arī tas būs pieejams un jūs varēsiet to lietot arī turpmāk. Un ko mēs darām ar instrumentālo mūziku? Dzirdīgam cilvēkam, ja viņš dzird mūziku, viņam rodās kādas asociācijas. Vai tas mūzikas stils viņu kaut kā uzrunā, vai viņš kaut ko dzirdējis, viņam ir par ko domāt tajā laikā, savukārt nedzirdīgam, ja tas nekairina caur vibrāciju, vai ja viņam nav iespēja dzirdēt, tad viņam šīs informācijas nav. Un mēs esam sākuši uzrunāt dzejniekus, rakstīt dzeju instrumentālai mūzikai, kas mums arī notika jau Rīgas cirkā šī gada aprīlī, kad mums bija Filipa Glāsa mūzikas koncerts. Un ne tikai mums bija galvenie varoņi zīmolots tulki, šoreiz mēs pat uzlikām virs kora 2 milzīgus ekrānus ar tulku, lai visi var redzēt, jo cirks ir apaļš, lai nav tā, ka cilvēkam, ja viņš sēž vienā malā, jāskatās kaut kur citur. Man beidzās laiks. Es palaidu garām to, ka man tur jāskatās, piedod, es to viņu beigšu. Un tad sanāk tā, ka arī tādā amfiteātrī tad jānoliek 2 ekrāni, jo tad cilvēks var atkal tā mana doma, ka tev nav jāierāda konkrētas vietas, kur tev būt, tu vari izvēlēties, kur tu gribi būt zālē. Un no visām vietām tev ir jābūt iespējai izbaudīt norisi, izbaudīt to koncertu. Man taču bija pilnīgi, es gribēju pat glāsu uzlikt un jums nolasīt Ivara Steinberga rakstīto dzejoli Filipa Glāsa 4. metamorfozē, bet laikam to es tad izlaidīšu. Bet tas arī ir ļoti tāds interesants veids, kā varētu mēs visi kopīgi darboties. Tā kā novēlējums no manas puses nekautrēties, būt, Kristīna pieminēja tur to nagu lietu, ja, būt pareizajā pusē un vienmēr padomāt par visiem, jo, ja jau man, piemēram, mūzika ļoti daudz ko nozīmē, es no tās ļoti daudz ko gūstu, es gribu ar tām emocijām dalīties ar pilnīgi visiem, nekādā veidā nešķirojot. Tā kā, ja vēl, es jau to beidzu, tad Latvijā pagaidām ir tādi apmēram 30 tulki, kas mums aktīvi darbojas visās pašvaldībās. Un tas skaits nav liels, bet tagad lēnām sāk arvien vairāk cilvēku apgūt zīmju valodu, kas ļoti labi. Mazā reklāmiņa 9. novembrī mēs taisam pirmos zīmju valodas tulku, pirmo semināru tieši kādā veidā strādāt ar mūziku,
kā tulkot, kā labāk to darīt, jo katra partitūra tiek pārrakstīta. Es sēžu ar Emīliju, ar ko kopā mēs to darām, un jebkura, piemēram, vienas lapas puses dzeja, kas ir koncertā vai mūzikā, pārtop par apmēram 15 lapas pusēm teksta priekš zīmolots tulka. Viņš arī nevar pateikt vienu vārdu un pēc tam 3 minūtes stāvēt. Tā kā mēs pēc būtības saistībā jau kopā ar mākslinieku interpretāciju tiek veidota vēl viena teksta atsevišķa partitūra, kas ir domāta tieši zīmolots tulkam, lai viņš sakrīt ar to interpretāciju, kas būs uz skatuves tajā mirklī. Paldies!